Kādu tās idejas? Ielai pats. Vai jūs lasījāt avīzi? Referendums atkal par ķīniešu valodu. Šausmas. Tāpat kā 2012. gadā. Jā. Atcerieties, visa klase balsoja pret. Mūsēji arī gāja balsot. Kurā skolā mācījāties? Mārupē. Mārupē? Mārupē. Nopietni. Pagad. Kurā klasē jūs mācījāties? 12. B. Es arī. Valča. Petrs. Tas taču tu. Tāds izskirties drusku. Tu gan kā tāds beņķera augstapē. Imunitāte. Vāks. Bet vai atcerieties, vai jūs esat bijuši tagad Mārupē? Braucu garām ar to pazemes metro. Šausmas, katru gadu piebūvēja kaut ko. Tagad jau ir daudz skrāpis. Skrāpis. Un, cik es dzirdējis, direktors vēl joprojām ir Jānis. Jūs vispār atcerieties pēc 2012. gada izlaidumu Mārupas skola iegūst ģimnāzijas statusu? Nu, protams, tas tāpēc, ka mēs tik uzcītīgi mācījāmies. Nav tā kā tagad jaunieši izlaidušies. Skrien, kur gribi. Jā, vispār laiki mainījušies. Agrāk bija novads, tagad Rīgas centrs. Mārupīte. Bet vai jūs atceraties? Katru septembri skanēja dziesma Mārupīte. Pagaid. Mēs varētu apstīties uz mūsu izlaidumu disku. Man viņš saglabājies. Tepat pie manī kabatā. Aizej. Aizej uzliec. Pacel viņu. Arī Māri. Māri, nav vairāk tā forma. Valči, ierubīt teļuku. Saliec iekšā. Valču, uz otru pusi. Laikam ir. Ieslēdzi. Jā. Paslēdz tālāk, Valču. Kur jau ir tas slaids? Linda. Oi, sportiste bija. Visur un vienmēr ar tām savām bumbām gāja. Visur, kur gāja, tur bumboja. Paslēdz tālāk. Liene. Pirmā, kas nopirka tiesības mūsu klasē. Tālāk. Pēters. Žēl skatīties. Tik labs kādreiz bija cētams. Bet tagad, Valč, ko tu teici, kas esmu? Peķera augsts. Apskatieties, tā taču ir Dita, kokleniec. Katru dienu spēlēja savu instrumentu, ne tikai uz mūsu jūtām, bet arī nerviem. Jā! Elvis. Vienmēr runāja. Pa tēmu un ne pa tēmu. Aizvērt nevarēja. Jā. Tālāk. Rasa. Vai.
mana otrā mīlestība. Varbūt jāizvācien uz tačiem. Jā, derētu. Uzaicināšu. Tas taču ir Aleks. Tūlēļ Zels, kas mūždien murmināja. Starp citu nesen viņu lielveikalā redzēju. Viņš joprojām mārījās kā tāds putras kapus. Jā, Līdija. Forša, bet arī Anna. Arī bija forša. Izpalīdz. Jautra, bet bija arī Ilze. Pagaidiet. Man tā liekas, viņas visas trīs darbojās papardes puķes organizācijā. Es gan neatceros par drošu vai nedrošu, bet seksu visu laiku propagandē. Jā. Ieviņa kļuva par arheoloģi. Tāpēc arī Žurnālā lasīju, ka līdz Ķīnā izrakās pa taisno. Tāpēc arī ir tagad tas ķīniešu pieplūdums un referendums. Jā. Paldies, Ieva! Paldies! Apskatieties, reku Sinti! Klases gaišā, gudrā galva. Jā, pagaidi! Valč, iemacels mani, man muguri iesprūni. Paldies! Skatāmies tālāk. Tā taču ir Krista. Gluži kā vakar atceros savu trombonu spēlēju. Jā, patika. Kesslers, Pēters, lai vieglas viņam bēmim, lai vieglas smiltis. Pagājušajā uz ezera bēmis ielūza. Un griba, bet nekas. Saziedojām naudu, un tagad viņš meklē jaunu bēmi. Arta, klases labā sirds, vienmēr un visur deva mums norakstīt. Visus mājas darbus. Apskatieties, reku Līga! Es no šo baldienu atceros, kā viņi katru dienu skolā dejoja. Sanāk, ka drīz kā tāpatās. Tā vecajos zaļajos laikos. Matīs, čaļi pieliecamies slepeni informāciju. Pagaid! No slepeniem avotiem ar spiegu kļuvis. Spiegs! Uzsāk. Nu labi. Laura, klases plašā sirds, mīlēja mūs visus, bet neskatoties uz tā, vienmēr bija dusmīgi uz mums. Vienmēr. Māris! Skalts buks bija! Bet tagad, Māri, piedomā par to formu. Piedomā, varbūt vajag kaut ko pamainīt. Kaut skatīties. Varbūt baseinu kaut kā. Spā, jā. Valters! Atsisās verāk. Tā taču iela! Patiešām! Jā! Atceros, kā tenisu spēlēja. Badmintonu. Patiešām! Starp citu, es dzirdēju, ka viņas medaļu daudzums jau pārsniedzot Latvijas bankas zelta rezerves. Šausmas! Alise, vai pirms gada vai 2 avīzē lasīju. Viņas mazmeitiņa, neticēsiet. Kosmosā aizlidoja. Nē, trakums tā kā uz zemes vietas nebūtu. Nav jau arī! Pilns ar ķīniešiem. Jā, Krista, lapiņa. Vai kā dziedāja, atceraties? Atceram! Žetonā, apmēram šitā. Aizlijos. Valters!
beigās pabeidz. Lai vai kā, bet nu tomēr pabeidz. Pabeidza. Oi, Labi, Lapuļi. ejam balsot. Ejam. Pret. Pret. Skaidrs.